Sveiki, esmu Jānis Ansants no Elektrum, un šodien paskatīsimies, kā varbūt katram izvēlēties tieši savam mājoklim piemērotāko siltumsūkni un kam varbūt vajadzētu pievērst papildus uzmanību, lai tas gala rezultāts sakrīt ar tām domām, ko jūs sākotnēji domājat, kad vēlaties uzstādīt siltumsūkni. Jā, tas pamats, ar ko mēs vēlamies uzstādot siltumsūkni, mēs vēlamies saņemt labu energopatēriņu un arī samazināt savas ikdienas izmaksas, iegūt drošību un arī nodrošināt komfortu. Ir siltais ūdens, mēs jūtamies komfortabli un mēs par to iekārtu nemaz ikdienā nepiemēršam viņai nemaz tik lielu uzmanību. Tad šeit var redzēt siltumsūkņu veidi, tad atkarībā no jaudas, jo tā jauda pieaug, jo tas āra bloks arī palielinās, bet šeit var redzēt, kā tās iekārtas, no kā viņa sastāv un ko jūs redzēsiet uzstādot siltumsūkni ārā. Tas ir vairāk tas āra bloks ar to ventilātoru, un iekšas bloks ir vai ar silto ūdens sagatavošanu, kur jau tas karstais ūdens uzreiz jau ir iekšā, vai arī tīri tāds siena bloks, kas ir līdzīgs gāzes katlam, ja jums nav nepieciešama siltā ūdens sagatavošana, vai arī, ja jāizvēlās lielākas jaudas siltumsūkņi. Tad, tas pats pamats, ar ko sākās, tad mums ir jānoskaidro, kāda tad īsti mums tā ēka ir. Un to var noskaidrot vērsties pie speciālista, kurš veic ēkas energoauditu, un tad mēs arī noskaidrojam, cik tad tā ēka tajā gradācijā un parametros labi izskatās un cik īsti vajadzēs tās apkuras ziemā. Ja mums tā nav, tad mēs varam, ja tā ir esoša ēka, mēs varam izlīdzēties ar to, ka mēs vienkārši gadu gaitā esam sapratuši, cik tad mums īsti tas kurināmais jāsagādā ir, vai arī rēķināt, cik tad kurā mēnesī tas kurināmais ir daudz patērēts, un no tās informācijas var saprast, tad cik lielu to siltumsūkni ar kādu jaudu vajadzēs izvēlēties, un arī var prognozēt, cik tad tās elektroenerģijas mums vajadzēs patērēt, ja jūs eksploatēsiet siltumsūkni. Tad, kad mēs esam noskaidrojuši, kāda ir mūsu tā ēka, tad ir parasti tas jautājums, vai siltumsūknis varēs pilnībā apsildīt māju, un vai man būs kaut kādas problēmas. Vai arī nebūs problēmas, tad šeit var redzēt, ka vienu un to pašu siltumsūkņu raksturu likni, ka ir tas 6 kW siltumsūknis un dzīvojamā platība ir 150 kvadrātmetri, bet mājām ir atšķirīga energoefektivitātes klase. Un, ja jums ir ļoti moderna ēka un jūs būvniecībā esat pievērsis ļoti tādu padziļinātu uzmanību tīri energoefektivitātei, siltinājis, griestus, sienas, visu prātīgi būvējis, tad sasniedzot augstu energoefektivitātes klasi, jūs varēsiet netik daudz koncentrēties uz siltumsūkņu izvēli, jums tas būs daudz vienkāršāk un praktiski jebkurš siltumsūknis jums arī to apkuri varēs nodrošināt. Ja jums ir esoša māja, tad tā E-klase ir tāda standarta māja, kur nav nekas daudz siltināts un kaut kādu laiku atpakaļ nebija tā siltināšana un energoefektivitātes uzlabošana tik aktuāla un vienkārši dzīvojat tā kā šodien un domājat varbūt, ko darīt nākotnē, tad šeit redza, ka arī ar to 6 kW siltumsūkni jums tikai ārā būs +7, tad tur arī viņš varēs to apkuri nodrošināt, un ja ārā būs augstāks, tad jums sāksies diskomforts un jūs nebūsiet apmierināts ar to uzstādīto siltumsūkni un viņa darbību. Tad, mēs tagad zinām, kādu siltumsūkni vajag mājai, zinām, kādu jaudu, un tad mums atkal ir jāizdomā, ko mēs īsti ar to siltumsūkni gribēsim darīt. Vai mēs gribēsim tikai nodrošināt apkuri, vai mums arī vajadzēs
karstā ūdens sagatavošanu. Tad mums atkal jāzina, cik cilvēki īsti mūsu mājsaimniecībā ir, lai visi varētu no rīta ieiet dušā un neviens nepaliktu bez karstā ūdens. Un tad ir arī tas tā kā vēl bonus, viņš ir arī padomāt vasarā par dzesēšanu, vai mums tā funkcionalitāte būs nepieciešama, vai to mēs vienkārši atstāsim kā rezervē, varbūt nākotnē tas noderēs. Tad ir tie divi tādi ceļi, un arī ceļi tajā siltumsūkņa izvēlē. Viens ir tas, ka mēs izvēlamies siltumsūkni kā vienīgo apkuras avotu, un viņš arī mums no pavasara līdz rudenim strādā apkurē un visu gadu sagatavo silto ūdeni. Un tad ir svarīgi saprast, lai arī tā, kad ārā ir -20 vai 25, kā šogad janvārī bija, tad, lai tas siltumsūknis strādā un telpās ir tas komforts, kādu mēs sagaidām. Un tāpēc ir jāsaprot tas, ko arī Toms minēja, ka siltumsūkņiem tā jauda nedaudz samazinās, ja ārā ir vēsāks laiks, tas ir vairāk par gaisa un gaisa ūdens siltumsūkņiem. Un tad svarīgi saprast, vai tas mājas pieprasījums pēc siltuma ar siltumsūkņa to jaudu, ko viņš var attīstīt, vai viņi spēs nodrošināt to siltumu un nepieciešamo jaudu. Un tad viens ir tur, kur pats siltumsūknis ar kompresoru spēj sagatavot apkura pilnībā, un tad ir arī tādām ekstremālām situācijām. Parasti siltumsūkņos ir paredzēta elektriskā piesilde, lai tīri nodrošinātu, ja ārā ir ļoti ekstremāli apstākļi. Mēs varam veikt elektrisko piesildi, un tā kā jūs kā iedzīvotājs vai mājas īpašnieks īsti nejūtat atšķirību, jūs vienkārši lietojat siltumsūkni un jums komforts ir garantēts. Un otrs ir, ja jums, piemēram, ir liela māja, vai arī piemēram, ir esoša māja, kurai nav tik pilnībā varbūt piemērota siltumsūkņu uzstādīšanai, bet daļēji viņa siltumsūknis spētu nodrošināt apkuri. Tas ir tā hibrīdā sistēma, kad pamatā, piemēram, 90% no gada jūs izmantojat siltumsūkni, bet tad, kad ir ārā -7, 10 grādi, tad jūs pārējat uz esošo siltuma avotu. Vai nu izmantoja gāzi vai cieto kurināmo, un jūs sabalansējat savu komfortu arī ar eksploatācijas izmaksām. Tad svarīgi arī saprast, kā mēs to siltumu no tā siltumsūkņa dabūsim telpās. Un tad siltumsūknis ir tā iekārta, kas to siltumu saražo. Ja mums telpā nav radiatoru vai silto grīdu, tad mēs paliekam bez siltuma. Tas viss saražotais siltums arī apstājās tajā tehniskajā telpā vai siltumsūkņa tajā kārbā vai sienas iekštelpu blokā. Un tad tas visefektīvākais veids, kā nodrošināt apsildi uz telpu nodot, ir ar siltajām grīdām, jo tām ir viszemākā temperatūra, un mēs varam dabūt vislabāko lietderības koeficientu. Un tāds kompromiss ir izmantot arī vai nu kombinēto sistēmu ar radiatoriem un siltajām grīdām vai radiatoriem, bet tad ir svarīgi atcerēties, ka radiatorus vajag izvēlēties lielāka izmēra vai piemērotas siltumsūkņa darba temperatūrām, jo parasti, ja mums, piemēram, cietā kurināmā katls, tad mēs ierasti viņu kurinam tos radiatorus līdz 60-70 grādiem, un tad tajā telpā to siltumu ir nodot vieglāk ar mazizmēru radiatoriem, bet siltumsūkņa gadījumā mums tas mērķis ir to radiatoru temperatūru uzturēt pēc iespējas zemāku, lai mēs varētu dabūt pēc iespējas augstāku to siltumsūkņa efektivitāti, un tas arī atspoguļotos mūsu elektrības rēķinā. Tā kā mēs jau saprotam, kas mums ir iekštelpās, mums arī jāiziet ārā, paskatīties ap māju, kur mēs tad gribēsim to siltumsūkņa ārā bloku uzstādīt. Tad svarīgi atrast tādu kompromisu, kur tas ārā bloks pēc iespējas tuvāk ir iekšas blokam, lai nav vizuāli jābojā fasāde vai tā līnija ļoti gara jātaisa. Tad jāapskatās arī zemes reljefs, vai nav kaut kāda apstādījuma, kas varētu to ārā bloku
aizēnot, lai viņš nevarētu pilnībā to gaisu brīvi izpūst no sevis. Tad jābūt stabilam pamatam, jo tas arī mazākas jaudas siltumsūkņiem tas bloks ir samērā zems, bet jo jauda paliek lielāka, viņš arī tas izmērs palielinās, un tad beigās jau sanāk, ka tas āra bloks ir tādā vidēji cilvēka augumā. Un tad svarīgi arī, lai tas pamats zem tā āra bloka ir labs, lai viņš stabili stāvētu un neiegrimt ar laiku. Un arī svarīgi nodrošināties tam, ka ziemā, lai uzsnieg, lai sanāk, tas āra bloks arī nav tādā vienā līmenī ar sniegu, par to, ka ja dienvidos tos āra blokus uzstāda līdz ar zemi, tad Latvijā tā kā tas sniegs var uzsniegt, lai nav tā, ka tas āra bloks iesnieg kupenā un jums paliek tas āra bloks nosegts un viņš nedarbojās tā kā nākās. Un tad svarīgi arī ievērot tos drošības attālumus, lai viens viņu to siltumsūkni var viegli apkopt un arī viņš nodrošinātu visefektīvāko to gaisa caurplūdamību caur sevi. Un iekšas bloks, šeit ir tāds piemērs, ka ar integrēto ūdens tvertni, tas ir tas, ko kā lielākoties arī izskatās, tas risinājums, ko piedāvā Elektrum pie klienta, tad plus mīnus tāda arī jūs to risinājumu iegūstat savā ēkā, kas sastāv no iekšas bloka, šeit ir ar integrēto karsto ūdens tvertni un arī pa labi ir akumulācijas tvertne priekš labākas efektivitātes uzlabošanas. Un tad jārēķinās, ka tai tehniskajai telpai vai vietai, kur to uzliek, ir mums kādi 3 kvadrātmetri, bet to mēs skatāmies katrā sevišķi, lai viss salien un viss tā kā tiek ievērotas visas uzstādīšanas prasības un visi ieteikumi no ražotāja puses. Un arī jāparedz ir, ja gadījumā kaut kad eksploatācijas laikā kaut ko vajadzēs nomainīt, lai ir tie ventiļi vai izjaucamies, mēs varam to rezerves daļu operatīvi nomainīt un sistēma var turpināt savu darbu. Tad šeit arī tāda lieta par to, ka var gadīties tā, ka arī siltumsūkņu uzstādīšana nebūs tik viegla, un tad šeit ir tie iemesli, vai kas var radīt papildus darbus. Māja ir zemas tās enerģijas. Visprātīgāk būtu sākt ar siltuma zudumu mazināšanu, siltināšanu, un tad tikai iet uz siltumsūkņu uzstādīšanu. Tad citreiz var nākties arī pamainīt radiatoru izmērus uz lielāku, jo tā kā iepriekš, piemēram, ir bijis vai malkas katls vai tikai to siltumsūkņu efektivitāti, un jūs būtu apmierinātāks ar gala risinājumu un to siltumsūkņu. Var nākties arī daļēji vai citreiz varbūt arī pilnībā mainīt apkuras sistēmas, komponentes vai arī pārbūvēt. Tas arī ir slikta bijusi ūdens kvalitāte. Var nākties vai izskalot radiatorus vai arī kaut kādus apkuras sistēmas posmus izskalot, jo vienkārši laika gaitā tā apkuras sistēma var tā aiziet ciet ar netīrumiem vai kaļķakmeni. Tad šeit, par siltumsūkņu eksploatāciju, tad ko arī iepriekš minēju, tad svarīgi skatīties tā, lai tas siltumsūknis darbojās ar pēc iespējas zemāku turpgaitas temperatūru, bet mēs spējam nodrošināt. Un tad viena no iespējām ir tāda, ka apkuras sezonas gaitā, atkarībā no āra temperatūras, mēs arī mainām to turpgaitas temperatūru, cik mums tie samazināt savu to ikdienas elektrības patēriņu, un mēs būsim ar to siltumsūkņu darbību. Ar to turpgaitas temperatūru mēs varam samazināt enerģijas patēriņu. Tā kā, protams, ka mēs siltumsūkni, mēs
iekārtu, un mēs gribam saņemt pēc iespējas lielāku labumu no viņa. Tas veids, kā tas, ka mēs arī -20, 30 grādu labāk neaizmirstam par to te. Aizmirstam varbūt par to efektivitāti, bet vēlamies vienkārši komfortu, un tad mēs lietojam to siltumsūkni arī ar augstākām temperatūrām. Par enerģijas patēriņu tad jāatcerās ar siltumsūkni lieta tāda, kad viņš tā kā tiešā veidā neizmanto elektroenerģiju, bet viņš savāc siltumu un apkārtējās vides, un tad, ja augšējā tos grafikus ar oranžo un tādu tumšāku oranžīgo redzat, ka tas gada vidējais patēriņš ir lielāks, jo tīri mēs tiešā veidā siltumu ražojam ar elektrību, tad siltumsūkņa gadījumā ar kaut kādu noteiktu efektivitāti viņš katrā mēnesī to enerģijas daudzumu apkurei samazina, un mēs varam maksāt mazāk par apkuras nodrošināšanu. Un tad jāatcerās arī tas, kad ir Latvijā tie augstākie mēneši 3 decembris, janvāris, februāris, un tad uz tiem mēnešiem arī jāsagatavojās, ka mums tas enerģijas patēriņš būs augstāks, jo ārā ir augstāks. Un tā, kad ir rudens pavasaris, tad arī tā kā tagad redzam arī saules spīd, un mēs jau sākam domāt par vasaru, kad varēs staigāt šortiņos un krekliņā, tad arī tā patēriņš arī samazinās. Un mums tas tā kā ir jāpieņem, ka ziemā ir ziema, mums ir jāsagatavo kurināmais, tad šeit vienkārši sanāk, jābūt gataviem nedaudz lielākam tam elektrības rēķinam nekā pārējā gadā. Un tad kopsavilkums, ko tad mums vajag ņemt vērā un kā tad izvēlēties to piemēroto siltumsūkni, tad skatīties tā, lai tas siltumsūknis saderīgs ir tieši ar jūsu apkuras sistēmu un jūsu ēku, jo tas tā kā roka ar cimdu, ja nevarēs uzvilkt to cimdu rokā, tad nekas nenotiks, nebūs silti, tad tā arī ar siltumsūkni un apkuru un ēku. Tad skatīties, lai tie efektivitātes rādītāji iekārtām siltumsūknim ir augsti un salīdzināt tehniskos datus, skatīties, lai tie siltumsūkņi darbojas pēc iespējas pie zemākām gaisa temperatūrām, skatīties tā, lai arī tā iekārta ir atpazīstama ražotāja, lai laika gaitā jūs varat vērsties pēc palīdzības un veikt nepieciešamas gadījumā arī remontu, un arī paskatīties, lai tam siltumsūknim ir attālinātas vadības iespējas, jo tā kā mēs esam ļoti skrienoši un darbos, tad arī svarīgi, lai mēs ikdienā varam redzēt, ko tad tas siltumsūknis dara attālināti. Un paldies, tas arī viss no manas puses.